Šogad mēs piedalāmies festivālā Lampa ar savu 2 dienu programmu, kuru veidojām kopā ar nevalstiskām organizācijām, kas ikdienā strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Pirmkārt, mēs vēlējāmies paši īstenot līdzdalību, tad iesaistot šīs organizācijas, kas labāk zina, kā šiem jauniešiem strādā, un otrkārt parādīt arī sabiedrībai, kāds ir šis darbs ar jauniešiem, kāds faktiski tiek īstenots. Ja mēs to nedarīsim, tad šie būs vienkārši jaunieši, kas izkrīt. Ja mēs runājam par jauniešiem ar invaliditāti, tad tie ir jaunieši, kas vienkārši dzīvo, kuri neiesaistās, piemēram, tādu lēmumu pieņemšanā par to, kāda būs skola, cik viņiem būs pieejama. Tie ir jaunieši, kas ir ieslodzījuma vietās. Viņi iznāks ārā no savām ieslodzījuma vietām, ja ar viņiem nebūs neviens strādājis, nebūs mācīts līdzdalība, kas ir iekļaušana. Mēs saskatīsimies ar tieši tādiem pašiem jauniešiem, kā tie ir bijis līdz šim iespējams pārkāpējiem. Tāpēc veicināt šo jauniešu iekļaušanu, atbalstīt viņus lielā mērā arī nozīmē labāku sabiedrību nākotnē. Lielā mērā arī ar mūsu spēli Tilti mēs vēlamies padomāt par to, kādus risinājumus mēs varam piedāvāt šādiem jauniešiem, lai samazinātu tos šķēršļus un palielinātu viņu iespējas. Spēle Tilti ir veidota, lai veicinātu sabiedrības izpratni par to, ar cik daudz dažādām barjerām saskaras cilvēka dzīvē, mūsu gadījumā jaunieši, un kā katrs tās var risināt no savas pozīcijas, vai no tā, ka tu esi kā skolotājs, vai kā pilsētu plānotājs, vai kā cits jaunietis, kas var viens otram palīdzēt, vai pašpārvaldes vadītājs. Un ideja ir, ka jūs kopā šo spēli spēlējat, mēģināt tikt pāri šiem dažādajiem šķēršļiem. Lai mazinātu stereotipus un lai jaunieši justos iekļauti sabiedrībā, manuprāt, tur loma ir ikvienam, tā kā gan individam, gan organizācijai, gan valstī kopumā. Tas, ko var darīt, ir veidot vides, kur dažādiem cilvēkiem satikties, jo, manuprāt, stereotipi rodas tad, kad cilvēki nav satikušies. Un tiklīdz viņi satiekas, šie stereotipi kaut kā pazūd, un viņi ir ļoti bieži vien pārsteigti, ka tā īstenība un tā realitāte pavisam savādāk, un tur gandrīz vienmēr ir tas rezultāts pozitīvs. Cilvēki ar invaliditāti ir viena no tām sociālajām grupām, kur tiek pievērsta ļoti maz uzmanības. Ikdienā aizmirstam par to, kā jūtas cilvēks ratiņkrēslā, kā informāciju uztver cilvēks ar redzes vai dzirdes traucējumiem, un mums nav pietiekoši daudz instrumentu, kādā veidā mēs šos cilvēkus varam iesaistīt apkārtējos notikumos. Mēs mēģinām rakstīt projektus, veidot jaunas idejas un mēģināt radīt tādu sabiedrību, kurā arī jauniešiem, arī ar invaliditāti ir sava vieta un kur viņi jēgpilni var pavadīt savu laiku. Vieglāk ir varbūt pateikt, ka cilvēku ar īpašām vajadzībām nav, bet patiesībā man ir uz konsultācijām nākuši arī jaunieši, un vecāki saka, šim puisim ir kodiņš un brīdina mani un saka, mums vajag saprast, kas viņam patīk un kuru skolu viņš izvēlēsies tālāk. Es skatos cilvēku caur viņu potenciālu un es redzu šo potenciālu un man tas kaut varbūt pat traucē, jo es zinu, ka cilvēks, viņš dara darbu, kas viņam patīk, tas sagādā viņam prieku, viņš pats ir gandrījumā, tad arī gan preču, gan pakalpojumu saņēmējs, gan sadarbības partners, kas ar viņu strādās, neatkarīgi no tā, viņš ir ar kodu vai bez kodu ar īpašām vajadzībām vai nē. Tā būs tāda pozitīva miedarbība viņu starpā, un mēs visi esam atšķirīgi, un dažam tās atšķirības ir redzamākas un dažam mazāk redzamas. Jābūt izpratnēji. Un tas, kas mums ļoti pietrūkst valstī, ir reāli cilvēki mūsu vidū, kas ar savu klātbūtni to izpratni veido. Jaunieši ar invaliditāti ir izcili, kuri var piedalīties, kuri var darboties, kuri var paveikt, kuri var mācīt arī pārējo sabiedrību kļūt cilvēciskākiem, atvērtākiem un pieņemt šo dažādību. Tas ir pareizais ceļš izglītot par to dažādību ar praktiskiem, reāliem piemēriem Latvijas dzīves.